Sveiki, tas ir Mārtiņa Aleksandroviča tētis. Vai varētu teikt, ka jūs esat vēl mazliet sirmāks, kad kopš jūs dēls ir sācis darboties ar šo te sporta paveidu, motosporta paveidu, vai kā jums ir? Acīm redzot, kaut kas atkārtojas, kad viņš sāka braukt krosā, es vibrēju, tad es pieradu. Jā. Tagad es vibrēju pa jaunu. Atkal, ja jums ir. Tā līdzmēles, ka neko nevar labāk. Kāds ir tās sajūtas tajā brīdī, kad reku puika rauj to trako flipu uz atpakaļ? To nevar pat izstāstīt. Tas ir tā vienkārši kaut kas sažņaudzās, kaut kas pēc tam atlaiž. Un tad, kad piezemējās, tad atlaiž, ja? Starp citu, viņš salto iztaisīja kļūdu pārgriezt pa daudz, un tāds pastarā viens liels. Jā, no šīs puses var redzēt, ka viņš tiešām arī slīpi to laikam vējš patraucē. To, ka viņš progresēja, jā, bet, teiksim, kāds negadījums, tā kā 2 dienas atpakaļ. Jā, kā jums pašam Mārtiņa progress šķiet, kā jūs ar viņu nodarbošanos esat apmierināti šobrīd? Prieks to laiku, ko viņš nodarbojas, ir progress.